Biedrība Otrā māja dzīvniekiem nodarbojas ar palīdzību nelaimē nonākušiem dzīvniekiem un to aizsardzību. Nesen biedrība Nemenes pagastā iegādājās zemes gabalu ar ēku, kurā izveidoja dzīvnieku patversmi, kurā pagaidu mājvietu rūd noklīdušie, pamestie un bez saimnieka palikušie dzīvnieki. Patversmē iemītnieki tiek turēti, līdz atrod jaunas un gādīgas mājas. Здесь фирма просто продавала кусочек земли. Firma, kas nodarbojās ar mežu izciršanu, par izdevīgu cenu mums pārdeva zemes gabalu ar ēku, jo viņus apgrūtināja īpašuma nodokļu maksājumi. Kad to nopirkām, mēs sapratām, ka te ir ideāls plašums, ir kur iziet pastaigā ar suņiem. Te var nodrošināt tādus apstākļus, lai dzīvniekiem būtu komfortabli, nevis dzīvotu saspiestībā. Ar biedrības un brīvprātīgo spēkiem ēkā tika ievilkti jauni elektrības vadi, atjaunota kanalizācija, veikts apdares remonts un pārveidota apkuras krāsns. Biedrības valdes locekle Žaneta Sosnāra neslēpj, ka patversmes iemītnieki galvenokārt tiek uzturēti no personīgiem līdzekļiem, kā arī pateicoties labu cilvēku un sociāli atbildīgu uzņēmēju ziedojumiem. Savu palīdzību un ieguldījumu sniedz arī brīvprātīgie. Nevaram būt vienaldzīgi, gribam kaut ko izdarīt. Nevienmēr varam palīdzēt ar naudu, bet kaut kā varam palīdzēt ar fizisko ieguldījumu, kaut ko atbraukt, pafilmēt. Piemēram, man ļoti patīk filmēt un izlikt tad Facebookā visus video par dzīvniekiem, un cilvēki var paskatīties un paņemt kaut kādu dzīvnieciņu. Nesen biedrība startēja projektu konkursā labiedarbi.lv, kur ar līdzcilvēku atbalstu izdevās savākt nepieciešamo balsu skaitu, lai iegūtu 3630 eiro lielu finansējumu suņu voljera iegādēji. Voljers nodrošinās, ka patversmē nokļuvušiem suņiem būs iespēja dzīvot ērtos apstākļos gan vasarā, gan ziemā. Ar svinīgu lentītes pārgriešanu tika atklāts voljers un ar jauno māju iepazīstināja tās pirmo iemītnieci Kucīti Umku. Cerēsim, ka Umkai ir ļoti paveicies, jo viņa pie mums nokļuva pateicoties cilvēku sūdzībām par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Suns bija nežēlīgi pieķēdēts, atstāts bez ēdiena un ūdens. Par viņas toreizējo stāvokli liecina nu vairs tikai fotogrāfijas. Protams, ar viņu vēl ir daudz jāstrādā. Umka ir jauna, tikai 7 mēneši, tai trūkst adaptācijas un socializācijas prasmju. Cerams, ka atradīsies cilvēks, kas gribēs viņu paņemt pie sevis. Umka noteikti būs labs draugs un lielisks sargs. Biedrība aicina izturēties atbildīgi par lēmumu mājās pieņemt dzīvnieku, tomēr tie, kuri nolēmuši iegūt jaunu ģimenes locekli, neaizmirst par iespēju to atrast patversmē. Viņi relaksē, ar viņiem var parunāt, kad problēmas ir kaut kādas, ar viņiem var jautri pavadīt laiku. Mums vienkārši patīk, jo tas kaut kā, krieviski sakot, ukrašает нашу жизнь. Izdaļo. Jā, izdaļo. Skatieties, viņš tāds mīlīgs un uzreiz paliek tik labi, tu uz viņu skaties. Nesen biedrība realizēs arī projektu Sterilizēts kaķis veselīga dzīve, kur laikā tika veikta 208 bezsaimnieku kaķu sterilizācijas un dezinsekcijas procedūras 4 Daugavpils novada pagastos – Naujienē, Kaukūnē, Sventē un Laucesē, kā arī Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā. Projekts tapa ar Borisa un Ināras Teterova fonda un Daugavpils novada domes finansiālu atbalstu. Problēma ar klaiņojošiem peļu junkuriem gan paliek aktuāla, tāpēc biedrība plāno ar šo projektu startēt atkārtot arī citos pagastos.